Mēs šobrīd atrodamies netālu no Smiltenes, valsts zinātniskajos izpētes mežos, 1. kvartāla 1. nogabalā. Šajā teritorijā starptautiska pētījuma Life.org Balti ietvaros ir ierīkots demonstrējuma objekts, kur mēs gribējām parādīt, kā mēs varam relatīvi slapjā organiskajā augsnē ierīkot mežaudzi vērtīgu, gan no bioloģiskā skatu punkta, gan arī no saimnieciskā skatu punkta. Vēsturiski šajā teritorijā bija lauksaimniecībā izmantojamā zeme pirms 2. pasaules kara. Pēc tam tā teritorija vairāk vai mazāk tika pamesta, bet vēl 70. gados kartē viņa ir iezīmēta kā lauksaimniecības zeme. Kas šai vietai ir īpatnējs, ka tā ir bļoda, kurā sakrājas notecis ūdeņi no apkārtējām teritorijām, un tad viņa ir pēc būtības ļoti auglīga, bet tas periodiskais ūdens pieplūdums traucē šeit attīstīties jebkādai saimnieciski vērtīgai veģetācijai. Tāpēc šeit ir ierīkot nelieli grāvīši, lai novadītu lieku ūdeni pavasarī, tā kā viņš te sakrājās. Attiecīgi šajā platībā, ja mēs te neko nebūtu izdarījuši, te būtu bijušas ļoti lielas emisijas, sevišķi metāna emisijas, sevišķi pavasaros. Gluži tā, ka var ar sērkociņu aizdedzināt gaisu, te nebija, bet tās emisijas bija ārkārtīgi lielas. Un šādu karsto punktu emisiju mums Latvijā ir ļoti daudz. Tās ir platības, kuras nerentējās izmantot lauksaimniecībā, kurās koki no laba prāta neaug, un tāpēc te ir mazliet cilvēkam jāpiepalīdz, lai ieaudzētu kokus. Šāda platība, viņu apmežojot, šobrīd visticamāk mēs nevarētu pārdot piesaistes vienības ne Vēra, ne Gold standarta platformās, jo mēs esam šeit gatavojuši augsni. Un tas, viņuprāt, ir nepareizi darīts. Kūdras augsnēs šīs abas divas platformas vēlas, lai mēs stādītu nesagatavotu augsnē, kas te ir diezgan mežnieks sapratīs, ka absolūti neiespējams un nesaprātīgs pasākums. Tāpēc, ja šīs oglekļa vienības tirdzniecības sistēma veidojas Latvijā, tad mums ir ļoti stingri jāuzstāj uz to, ka arī šādās platībās, un it sevišķi šādās auglīgās platībās kūdras augsnē mēs noteikti gatavojam augsni pirms meža stādīšanas, nevis izšķērdējam līdzekļus, vienkārši mēģinot kaut ko nesagatavot augsnē izaudzēt. Nacionālā enerģētikas un klimata plānā, kas šobrīd ir nosūtīts uz Eiropu, izskatīšanai ir iekļauts pasākums, kas paredz, ka aptuveni 80 000 hektāri šādu platību vai līdzīgu platību, atkarībā no tā, kādu sugu izvēlēsies Latvijā, tiks ierīkots līdz 30. gadam. Cik liels ir kopējs potenciāls, mēs varam vērtēt 80 līdz 160 000 hektāru, atkarībā no tā, kāda būs no likumdošanas prasības. Ja mums atļaus veidot tāds sausāks, vairāk meliorētas platības, tad var puse uz pusēm šīs susinātās un šādas kā šeit platības, kur tas mitrums ik pa laikam tomēr uznāk augšā. Ja būs prasība to, ka mēs tomēr veidojam tikai pārmitras platības, kur mums dominē šie mitri apstākļi, tad visticamāk lielākā daļa būs spiediens tieši uz šādu platību izveidošanu bijušajās lauksaimniecības zemēs ar kūdras augsnēm. Un šeit ir viens lielisks piemērs, kā to var izdarīt, nedaudz papildus samaksājot meliorācijas sistēmu izveidošanu, nedaudz pastrīdoties ar ekskavātoru operatoru, kādā veidā tas jādara, bet rezultāts var būt tikpat lielisks kā šeit noteikti, gandrīz jebkurā lauksaimniecības zemē.